Kurš atceras, cik liela ažiotāža bija filmai Saltburn? Jā, es arī viņu noskatījos, man patika, viņa bija gan tāda rītīgi pikanta, bet tagad ir jauna filma, saucās Kā nogalināt radiņus, un viņa ir ļoti, ļoti līdzīga. Principā stāsts ir par to pašu tēmu, kā nogalināt radiņus un dabūt mantojumu. Tātad galvenais varonis, viņš ir no miljonāru dzimtas, un viņš grib saņemt to mantojumu, taču viņam traucē veseli 7, man liekas, bija 7 cilvēki, kas ir pirms viņa rindā uz mantojumu. Tad viņš izdomā viņus. Tā kā, jā, ļoti interesanta filma. Tā ir tāda trilleris un ar komēdijas elementiem. Īsti nekā romantiska tur nav, varbūt vienā vietā tur uz cilvēku skūpstās, bet vispār romantiskā filma tā nav. Viņa ir ļoti interesanta, sižets ir ļoti ātrs, nekas neievelkās, visi notikumi iet ātri uz priekšu un ir tiešām baudas skatīties. Galvenais varonis man ļoti patika, man viņš tiešām patīk, bet galvenās varonis atveidotāja, es viņu nevaru ciest, bet viņai vienmēr tādas riebīgas lomas, un viņu jūs atpazīsiet no filmas. Pēkšņi aizmirsu, kā sauc, bet bija tā filma. Labi, nav svarīgi, bet aiziet. Tas tiešām ļoti interesanti, tāda viegla filma, piekdienas vakaram. Aiziet randiņā uz šo filmu, arī varēsiet pasmieties. Tā kā jā, šo filmu es noteikti iesaku.